Šis ir 5. Pie mums ir Sandra Kropa, kā jau ierasts, un Sandrai ir līdz arī viešņa Agita Pusvilka, kas ir Homo Ecos projektu vadītāja. Labdien, meitenes! Labdien! Dāmas! Labdien! Jūs šodien, es saprotu, par zaļajiem birojiem runāsiet? Jā, mēs beidzot izdomājām, ka jāpadomā arī par to, kā zaļāku padarīt to darba vidi, kurā mēs esam. Varbūt ļoti bieži mēs domājam par to, kā, mainīt kaut kādus savus paradumus un vēl kaut ko. Brīvā laika pavadīšanas iespējas, bet patiesībā jau darbā ļoti daudz. Varbūt mēs te arī 5LV studijā varam arī kaut ko... Es domāju, mēs to te analīzi veiksim par to. ļoti labi, veiciet analīzi. Bet, ja pavisam nopietni, Agita droši vien ir šobrīd kompetenti vairāk pastāstīt par to, cik ļoti dažādos veidos par tiem zaļajiem birojiem var runāt un domāt. Jā, tieši tā var runāt un domāt ļoti dažādos veidos, un tas, ko mums rāda tāda pasaules pieredze, ka lielākoties tās iniciatīvas par vidē draudzīgu biroju izveidošanu, protams, nāk kā no uzņēmuma vadības. Jo gribas taupīt vai kā? Es domāju, ka primāri tā ir tāda resursu taupība un, protams, tā dabas resursu taupības aizsegā varētu teikt, bet gan viena, gan otra lieta, protams, ir labas, gan uzņēmuma resursu taupība, gan rabas resursu taupība, kam, protams, seko arī darbinieku veselība un tāda ilgtspēja plašākā kontekstā, bet man šķiet, lai veiksmīgi izveidot vidē draudzīgu biroju, tomēr tur ir jāpieslēdz uzņēmuma vadību. Bet vai nav tā, ka mēs tikai runājam, tikai tā ir ideja un tas ir kaut kāds plāns, ir kaut kādas vadlīnijas izstrādās vai konkrēts projekts, kas darbojas pie tā, kā apzināt, kādam ir jābūt vidē draudzīgam birojam? Vadlīniju ir ļoti daudz, un tās ir ļoti dažādas, un arī Latvijā šī ideja tiek arvien vairāk iedzīvināta. Lielākoties to tādā idejas līmenī dara dažādas nevalstiskās organizācijas, un, protams, ir atrodami arī diezgan daudz uzņēmumi, kur savā ikdienas darbībā šos vidē draudzīgos principus ievieš. Un, mēs arī biedrība Homo Ecos esam izstrādājuši. Es tās nesauktu par vadlīnijām, mēs to esam nosaukuši par tādu kontrolu sarakstu, kas ir ērti un salīdzinoši ātri lietojams un tā kā nonavigē uzņēmumu caur tiem aspektiem, kuri būtu jāmaina vai kuriem būtu vispār jāpievērš uzmanība vidē draudzīgu biroju organizēšanā. Kā tu raksturot, kas ir tas vidē draudzīgais birojs? Jo man liekas, ļoti daudz ir saskāršies ar to, ka vārds vidē draudzīgs jau tik ļoti ir likts un vilkts visās malās, ka jau cilvēkiem imunitāte izstrādājas pret to. Es tomēr teiktu, ka ir jāsāk ar to, kā jūtas darbinieki birojā. Un es jau minēju par to, ka uzņēmuma vadība ir tā, kura var kaut kā inicēt šīs idejas, un tad, man liekas, tāds gudrs uzņēmums paskatīsies vispirms uz to, kā darbinieki jūtas birojā. Jo tā tradicionālā papīra taupība, elektrības taupība, tās visas ir lieliskas lietas, bet katru individu, es domāju, tas tā pārlieku nemotivē. Man šķiet, ka cilvēks, kurš neatrodas savās mājās un netērē savu elektrību un netērē savu papīru un ūdeni un tā tālāk, ka viņam varētu tas pirmais solis būt, kā šis cilvēks jūtas, vai viņam, piemēram, atbraucot ar velosipēdu uz darbu, ir nodrošināta droša vieta, kur velosipēdu novietot, iespēja nomazgāties, novietot savu apģērbu ērti, pārģērties un tādas lietas. Un, protams, tad tur varētu sekot arī pārtika, kāda ir, katra uzņēmuma ēdināšanas iestādē un tam līdzīgas lietas, kaut kāds ar šo individuālo aspektu skatoties. Gan tas, vai ir iespēja novietot velosipēdu, gan ko ir iespējams ēst, droši vien arī cik gaiši ir birojas un cik daudz tas ir dabīgais apgaismojums, nevis lampas, kas tiek dedzināts. Jā, un kādas lampas, protams, un cik ērti un jauki ir iekārtot darba vieta, protams, tāds cilvēku komforts. Tā kā ir par ko domāt un ir es uzreiz varu pateikt, ka mēs šeit esam tikai uz laiku. Tu uzreiz attaisnojies. Es netaisnoju, es stāstu, ka mums top superbirojs, vispār superstudija Latvijas televīzijas ēkā. Un tad tur arī noteikti tā ir iekārtota saskaņā ar kādiem. Es ceru, ka jā. Mums būs tagad iemesls pārbaudīt. Varēsim pielikt savu roku, jo šeit... lampas mums ir, bet lampas ir tāpēc, ka mēs filmējam šobrīd arī interviju. Tad, kad mēs nefilmējam, tad mēs taisam, tad mēs žalūzijas taisam vaļā. Vai Latvijā ir kādi konkrēti piemēri, kur būtu ļoti veiksmīgi izveidots vidē draudzīgs birojs? Agita, tas ir tev. Tas droši vien ir Agitā jautājums. Mums jau noteikti, mēs katrs esam dzirdējuši par lielajām korporatīvajām bankām, kuras ievieš dažādus principus bankās. Bet man patīk varbūt tādi
nedaudz mazāka izmēra piemēri, kur varbūt arī tiešām tā ir vairāk tāda paša darbinieku iniciatīva un viņi to pauž komunikācijā ar saviem vadītājiem. Piemēram, par vidē draudzīgām lietām ir sākusi domāt tieši biroja kontekstā, piemēram, Valmieras pašvaldība. Mūsu prezidentūras sekretariāts ir izstrādājis arī tādas vadlīnijas, kas būtu jāievēro biroja darbiniekiem, un viņi 15. gadā arī pasākumus plānot tādā vidē draudzīgā aspektā, kaut nedaudz organizēt, cik tas ir tā objektīvi iespējams. Un tās iniciatīvas ir un ir labas prakses, un man pašai ir tāds viens piemērs, no kuras tā personīgi vienmēr ļoti iedvesmojos. Tas gan nav Latvijas piemērs, bet Lielbritānijā jau kopš, manuprāt, 2009. gada tiek organizēta diezgan plaša akcija zaļajiem birojiem, kas ir, manuprāt, lielisks veids, kā vispār par šīm idejām runāt, jo viņi lielākajās Lielbritānijas pilsētās organizē, varētu teikt, tādu kā sacensības starp birojiem. Viņi tam velta vienu nedēļu, katru nedēļas dienu darot kaut ko. Biroja darbinieki, piemēram, iespējami daudz brauc ar velosipēdiem, iespējami maz patērē papīru un tā tālāk. Un tad šis sacensības gars, protams, vienlaicīgi arī mudina uzņēmumu par to vairāk domāt un arī pašus darbiniekus izglīto, protams. Bet ir kaut kādi rezultāti datu veidā, piemēram, ka tā diena, kad cilvēki tik mudināti neiztērē tik daudz papīra, tur ietaupīja konkrēti skaitļos tik un tik, vai, piemēram, tas velosipēda diena radīja to, ka, piemēram, tiešām visi tik un tik darbinieki brauc ar velosipēdu un neiztērē tur degvielā vai izmešos tik un tik. Noteikti, ka tādi dati ir, un es gan domāju, ka tas ir nedaudz spekulatīvi skatīties kaut kā tādā tik šaurā kontekstā, bet arī Latvijā, piemēram, apdrošināšanas sabiedrība Balta, kuri arī šīs vidē draudzīgās iniciatīvas savā birojā ievieš, viņi paši ir mērījuši, cik kokus viņi nenocērt, drukājot vidē draudzīgi. Ir konkrēti šis formāts, kādā var, teiksim, nedaudz ietaupīt papīru, drukāt uz papīra abām pusēm, un viņi veic arī darbinieku apmācību, lai cilvēki tiešām pieejot pie šīm dažādām multifunkcionālajām iekārtām saprastu kārtām rīkoties. Un tie viņu aprēķini ir, ka tie ir 5 koki mēnesī, ko tad viņi nenocērt. Un jā, tās noteikti vai ir arī izteikts naudā, jo es zinu, ka par bioloģisko daudzveidību runāt ļoti daudz cilvēkiem nestrādā. Tas nekāda motivācija nevajadz, jo, ja tu pasaki, tur ir izglābti, tur tik un tik, nezinu, zaķi vai vāveres, ja, bet, piemēram, ja tu pasaki, tas ir ietaupījis tur tik un tik tūkstošus, vai ir kaut kas, kā šie 5 koki? Šie 5 koki Baltas kontekstā ir 200 eiro mēnesī. Jā, un tas ir daudziem saprot. Tas ir tikai papīrs. Un nevis tāpēc, ka tas ir atteikušies no tā, bet vienkārši drukājuši citādā. Vienkārši racionāli izmanto papīru, protams, jā. Kādi vēl ir piemēri, kur meklēt mazās lietās lielas izmaiņas? Domājot par zaļajiem birojiem, tad velosipēds un papīrs ir tas, kas izskanēja šobrīd viskaļāk. Jā, tas, par ko man gribētos rosināt uzņēmumus domāt, ir par dzeramo ūdeni. Jo mēs paši redzam, ka mēs ļoti liela daļa cilvēku patērējam ļoti maz krāna ūdeni. Un te man atkal jāatsaucas uz citu valstu pieredzi, piemēram, 2012. gadā, kad bija Dānijas prezidentūra, identiski kā mums tagad būs 15. gadā, tad viņi šo prezidentūru, protams, viņi bija daudzas lietas cenšies darīt citādāk, tā bija milzīga tāda organizatoriska struktūra, kas to visu darīja, bet viņi to nopozicionēja kā krānu ūdens prezidentūru. Un, respektīvi, jebkāda ranga amatpersonas dzēr šo krānu ūdeni, un patiesībā visur Latvijā krānu ūdens arī ir dzerams un nekādā veidā dzīvībai nav bīstams. Protams, tas, kādu mēs garšu savas mēles sajūtam, lielā mērā atkarīgs no tā, kādā mēs celtnē atrodamies un pa kādām caurulēm šis ūdens tek. Tur dažādas tehniskas nianses, bet faktiski šī pati Balta, piemēram, arī uzlika ūdens filtru un patērē šo krānu ūdeni. Un, protams, uz to samazina gan izdevumus pērkot ūdeni, gan transporta radītos izmešus, plasmas, degvielu un tā tālāk. Un, protams, kur nu vēl degviela un es atvainojos, kur nu vēl plasmasas pudeles. Jā, tas, protams, ka ir milzīgs. Un Agita Pusvilka mums šodien viešņa īsti novēroja jau mums dažas lietas šeit esot 5 LV studijās. Starp citu, ko mēs novērojam? Novērojam to, cik interesants krūzes ir šeit, vai ne? Papīra krūzes izrādās ir slikts novērojums. Tas, kas
Jā, atzīstieties paši. Nē, es varu pateikt tā, es lietoju plastmasas pudelīti, bet es viņu lietoju vairāk kārt. Tā kā vairākas dienas viņu uzpildu ar ūdeni. Nav tā, ka es slēgtu mestu ārā un pirktu jaunas. Es ceru, ka tajā plastmasas pudelītē neliek karstu ūdeni, piemēram. Nē. Jā, un netur saulē. Nē, saulē neturu. Bet vispār, nē, zin kā ar to karsto ūdeni, tā ka man ir diezgan jūtīgs kalkls, un es dažreiz pielēju arī siltu nedaudz klāt. Gan, karsts nav, bet stikla pudelīti. Stikla pudelīti, jā. Bet tad smaga atkal. Nu jā. Somiņā. Daira, kas ar tevi? Tu no papīra krūzītes dari, ja? Jā, es dzeru no papīra krūzītes. Mēs šeit studijā vairs nelietojam plasmasas krūzītes. Ir kartona papīra, un es lietoju krūzīti jau vairāk kārt, jau kuru dienu pēc kārtas, un nevis es vienīgā, bet arī ir vairāk cilvēku pirms manis, kas ir viņu lietojuši. Tāpēc šai krūzīte ilgs mūžs. Linda jau pirmajā nedēļā, kopš šeit iedzīvojusies, atnāks ar savu krūzīti. Ar savu princešu krūzīti. Es domāju, ka vispār mums būs jāieliek bildi internetā, jo šo nedrīkst neparādīt vispār, kāda tev tā krūzīte. Jā, osiņa arī ir sirds formā. Man to uzdāvināja, tas nav tā, ka es pat izdomāju. Bet katrā ziņā Linda ir vidēji draudzīgākā šodien birojā. Jā, tā sanāk. Ok, žetons Lindai. Žetons Lindai. Bet, Agita, kas ir tas, kā tiek veidotas šīs lietas? Kas ir tas pareizi, kas nepareizi un pēc kādiem principiem tie biroji tālāk tiek vērtēti? Tas ir jautājums. Mēs daudz dzirdam šo vārdu savienojumu zaļais birojs, bet tad, kad mēs pavaicām, kas tad īsti ir zaļais birojs, tad mums galvā visdrīzāk ir tāds haotisks doma juceklis, mētājoties no tā, kas tad ir, no kādiem traukiem būtu jādzer, kas būtu jāēd un kad būtu jāizslēdz datori un tā tālāk. Tāpēc mēs, organizācija, tad biedrība Homo Ekus, esam izstrādājuši. Es to sauktu par tādu čeklisti birojiem. Nav literārs latviešu vārds, bet es domāju, tas vislabāk pasaka to, kas tad tieši ir tas, par ko es gribu pastāstīt. Tas ir tiešsaistē pieejams rīks. Būtībā iesakam lietot uzņēmumiem no nākamās nedēļas. Un šis rīks ir tāds kā vienkāršs veids, kā veikt biroja auditu, es teikšu tā, jo zaļā biroja ieviešana sākas ar plānošanu, tad biroja ieviešanu un rezultātu mērīšanu, un tas, ko mēs esam izdarījuši kopā ar dažādiem nozaru ekspertiem, mēs šo čeklisti esam izveidojuši ērti un vienkārši lietojamu. Un kā jau pats vārds čeklisti pasaka, tad mēs kaut ko ieķeksējam, un kas tā tad ir izdarīts, un to, ko mēs nevaram ieķeksēt, tas nav izdarīts. Un tieši šādā veidā strādā šis rīks. Bet beigās ir kaut kāds rezultāts, ko var katrs birojs paskatīties un redzēt, kurā ir tā kā skalā. Tā. Būtībā tur ir vairāk nekā 100 jautājumu. Es domāju, ka daudz tagad noelsīsies, tagad 200 jautājumu, bet patiesībā, ja uz jautājumiem ir jāatbild ar jā vai nē, tad tas apjoms vairs nešķiet tik atbaidošs. Turklāt informācija ir sakārtot ļoti pārskatām pa šiem dažādiem segmentiem - papīrs, ūdens, biroja tehnika un tā tālāk. Kopā 8 segmenti. Pēdējais no tiem ir komunikācija, kur varbūt vajadzēja likt kā pirmo, jo kā gan citādāk darbinieki var kaut ko sākt darīt, ja viņi par konkrēto tematu neko nezina. Bet jā, tas kas tie rezultāti, kurus saņem uzņēmums, ir tāds pārskats, un to viņi saņem elektroniskā e-pastā, kur viņi redz, kas tad ir tie jautājumi, uz kuriem ir bijusi iespēja atbildēt jā, un tā kā, ko varētu likt kā tādu ordeni pie krūts un teikt, mēs to esam izdarījuši, kas tad ir lietas, kuras nav izdarītas. Un tad attiecīgi tas ir tas brīdis, kad mēs runājam par ieviešanu, kad mēs meklējam, respektīvi uzņēmums un birojas meklē cilvēkus, kuri var paskaidrot kaut ko vairāk. Ja piemēram visi jautājumi attiecībā uz biroja tehnikas lietošanu ir atbildēti negatīvi, tad mums ir iemesls padomāt, ko varētu darīt citādāk. Bet pēc tās čeklistes vai tā saraksta ir tāda iespēja redzēt, kurš ir tas, nezinu, vai tā ir institūcija vai cilvēks, kur man ir jāgriež pēc palīdzības, piemēram, jautāt par konkrēto biroja tehniku. Patiesībā ir 2 veidi. Viens, kā var vaicāt mums kā organizācijai, jo mums ir šis ekspertu loks, kurus mēs varam ieteikt, jo, kā jau es teicu, arī sadarbībā ar šiem ekspertiem mēs esam izstrādājuši šo kontrolu sarakstu. Un otrs, es domāju, ka jebkurā uzņēmumā, tādā lielākā uzņēmumā, es pieņemu, ir atbildīgie cilvēki, kuri pietiekami daudz zina gan par ūdens resursu taupību, gan par dažādām tīri tehniskām lietām, kādas var ieviest uzņēmumā, lai taupītu elektrību un tā tālāk. Noteikti, es teiktu tā, ka šis rīks primāri ir domāts, lai mudinātu domāt vispār par šīm lietām.
un lai izvestu cauri šai biroja saimniecībai un saprastu, kas tad vispār ir šie aspekti, par kuriem būtu jādomā. Kā sauc šo rīku un kur to meklēt? Rīks ir jāmeklē mūsu biedrības mājaslapā, tātad www.homoekos.lv/daba birojas daba. Tā arī šo programmu sauc. Un, jā, es domāju, ka pilnā sparā mēs sāksim arī par šo rīku stāstīt uzņēmumiem pēc šīm priekšā esošajām garajām brīvdienām, bet arī šobrīd jau uzņēmumi faktiski var strādāt. Bet katrā ziņā vajadzīgs tikai tas, ka mēs atveram šo mājaslapu un jau sākam lietot. Jā, principā, kaut vai šobrīd. Šodien sāksim testēt jau Latvijas rādio. Jā, un es saprotu, ka man ir jāiegādājas un jāatnes uz studiju stikla krūzīti vai glāzīti, un tā, lai nav tā plasmas. Viens ķeksis tev jau būs kā jā. Labi, paldies Sandrai Kropai un paldies, protams, arī Jāgitai Pusvilkai. Mēs ar Homo Ekos tiekamies nākamnedēļ. Jā, pēc garajām brīvdienām. Vai ne tā? Tieši tā, paldies. Tā, jums saku tā.